Olimpiskajās spēlēs politiķu solījumi vairāk atbalstīt sportu tomēr nav kļuvuši par realitāti. Par ko ceļ trauksmi Latvijas Olimpiskā komiteja uzzināsiet jau pēc dažām minūtēm. Mēģinājumi atrast pazudušās Malaizijas lidmašīnas atlūzas Indijas okeānā beigušies ar neveiksmi. Pirms nedēļas satelītu attēlos redzētie objekti šobrīd ir pazuduši no meklētāju redzesloka un tiek pieļauts, ka tie ir nogrimuši. Gandrīz 2 nedēļas kopš lidmašīnas pazušanas sabiedrībai nav ne mazākās skaidrības par tās 239 pasažieru un apkalpes locekļu likteni. Tikmēr aviācijas eksperti noraidījuši izskanējušās teorijas, ka lidmašīnā pēkšņi būtu izcēlies ugunsgrēks, kā rezultātā abi piloti zaudējuši samaņu. Automātiskās drošības sistēmas būtu ziņojušas par šādu incidentu. Joprojām par ticamāko tiek uzskatīta versija, ka lidmašīna ar nolūku novirzīta no kursa, turklāt tas izdarīts profesionāli. Tās gala punkts, spriežot pēc saņemtiem satelītu datiem, varētu būt meklējums ārkārtīgi plašā teritorijā no Indijas okeāna līdz pat Kazahstānai. Vācijas aviokompānijas Lufthansa piloti